Atbildība un sportiskā godprātība. Visi dalībnieki ir atbildīgi par viņu suņu, viņu nozīmētā hendleri un par savu uzvedību jebkurā sacīkšu vietā vai trasē. Ar to ir domāts, ka tiklīdz jūs ieradušies sacensībās, uz jums attiecas pilnībā gan sacensību noteikumi, gan tās nolikumus, gan vispārīgās uzvedības normas un vietējā likumdošana. Veselais saprāts un sportiskais godprāts ir pāri visam. Ja galvenais tiesnesis nosaka vadītāja hendlera vai komandas uzvedību, kurā brīdī sacīkšu teritoriju vai trasē kaitējas sportam sacensībām, šī komanda tiek diskvalificēta. Attiecīgi, sportists ir atbildīgs arī par visu savu komandu. Ja kāds no komandas locekļiem būs rīkojies negodprātīgi vai izraisījis sacīkšu atmosfērai uzvedības normām neatbilstošu rīcību, piemērs atrasties alkohola reibumā un izraisīt konfliktus no hendlera puses var rezultēties arī ar visas komandas diskvalifikāciju, ne tikai hendlera izraisīšanu. Vai arī, ja kāds no hendlera komandas būs negodprātīgi izturējies pret suņiem, arī tas var izraisīt un visdrīzāk izraisīs visas komandas diskvalifikāciju. Katra tiesneša ieskats, kas ir sportiskais godprāts un veselais saprāts, protams, nedaudz atšķirsies, bet vispārīgās pieklājības normas neviens nav atcēlis, attiecīgi pēc tām arī galvenais tiesnesis ņems par pamatu sava lēmuma pieņemšanu. Sacensību teritorijā nedrīkst atrasties brīvgaitas suņi. Principā viss šis apkopējums par brīvgaitas suņiem ir atrunāts attiecībā pret tādām vecām sabraukuma sacensībām, kad bija lielās pajūgā komandas, kas sabrauc kopā, bet principā nevienās modernās sacensībās brīvgaitas suņi nav atļauti. Vienīgais variants ir norobežošo sētiņu, kur suņi var skraidīt bez pieskatīšanas, bet arī tā ir zināmā mērā jāskaņo ar sacensību tiesnesi, jo suņi nav tomēr piesieti. Par šo noteikumu pārkāpumu sacensību dalībnieks kā minimums ir brīdinājums ar brīdinājumu, bet, ja tas būs izraisījis kādas negatīvas sekas attiecībā pret kādu no dalībniekiem, lielāks soda mēri ir arī iespējami. Cietsirdīga izturēšanās pret suņiem. Tā ir aizliegta jebkādā formā. Tā būs gan labturības noteikumu pārkāpšana, gan tīri fiziskā, vai dažreiz varbūt pat pietiks ar to, kad jūs pārlieku pārcentīsieties un savu sunu lamāsiet publiskā variantā. Tas vienmēr un visos gadījumos ir jāpieņem kā diskvalificējušs moments. Sportā labais tēls ir virs visa, bet virs visa tā ir suņa labturība. Attiecīgi, ja kāds ir negodprātīgi rīkojies pret suņiem, tā ir diskvalifikācija.